Esmu nonākuši pie otrās daļas. Tad tā, Ilze, tavi eņģeļi ir ļoti skaļi pašlaik. Tātad tev šī pirmā kārtiņa. Eņģeļi, ko tad jūs gribat, lai Ilze zina un dzird no jums šajā reizē? Okay. Until the unknown. Šāda ir kārtiņa. Nezināmajā. Viņa saucās nezināmajā. Un ar šo kārtiņu eņģeļi saka: uzticies, tici, un to, ko tev nepieciešams zināt, tas tiks tev pienests kaut kādā veidā. Vai nu tā informācija, vai nu caur kādu cilvēku, vai caur kādu grāmatu, vai caur kādu citu informācijas ziņu, vai informācijas līdzekli, vai caur sajūtām, caur sapņiem. Iespēju ir daudz, bet zini, ka tas, ko tev nepieciešams zināt. Un šī kārtiņa parasti izvalkās tādā gadījumā, tādās situācijās, kad kaut kas ir tāds priekšā, vai arī jau notiekās, ir te procesā kaut kas tāds jauns, kaut kas tāds nebijis, kaut kas tāds, par ko mēs domājam, auties kā būs, nezinu, kaut ko jaunu uzsākam, vai arī dodamies kaut kur, kas ir jauns. Un vēl šeit saka, ka dzīve ir kā piedzīvojums, un bieži tā, ka jaunas iespējas, tad, kad tās nāk, tad bieži vien, vai lielākoties, mēs nezinām, pirms tas notiek, pirms mēs tajā situācijā esam, pirms mēs esam tajā jaunajā, mēs nezinām, kā tas viss risināsies, kā tas viss notiks, un tas ir pavisam normāli un tā saprotami un pieņemami, jo mēs nekad neesam piedzīvojuši to vai bijuši tādā situācijā, mēs nevaram zināt, kā tieši tas būs un kā mēs rīkosimies un vai mēs esam tam gatavi, bet ja tā situācija mūsu dzīvē tāda ir nonākusi, eņģeļi saka, uzticēties tam, ka mēs zinām, ka tas, ko mums nepieciešams zināt, īstajā brīdī, īstajā laikā, tā informācija pie mums nonāks, tiks nogādāta kaut kādā veidā. Lūk, un arī atcerēties, ka tu esi drošībā. Ka tu vari justies droši šajā procesā, šī jaunā procesa, tajā jaunajā, kas notiek te procesa laikā. Lūk. Kurš ir nākos un Līvija? Tavi eņģeļi ir tie nākošie, kas ir ļoti skaļi. Eņģeļi, ko tad jūs gribētu, lai Līvija dzirdētu un zināt? Paskat, pārleica kārtiņa. Atgriezās otrādi. Cik skaisti. Tā skaisti. Commitment. Kā to latviski tulko? Commitment ir kaut kas tāds, ir tā saikne, ne saikne, bet vienmēr, kad cilvēki precas, tad viņi kopā, viņi, zinu, apņemas to dzīvi pavadīt kopā, vai būt kopā šajā laulībā, un te neiet gluži tieši runa par laulībām, bet par to, jau atkal aizmirs to vārdu, apņemšanās vai turpināt, tā, ka ne tikai darīt kaut ko vienu šajā reizē, bet kad tā turpināt to darīt un uzsākt un turpināt,
tāda tā nozīme, kā šai kārtiņai ir. Paskatīsimies, kāda garākā ziņa šai kārtiņai, ar šo kārtiņu, kas nāk, ir. Tad, nu tā. Atbildība. Jā, uzņemties atbildību. Ir vēl viens līdz, kā es varētu rakstot šo kārtiņu. Tā, uzņemties atbildību. Vēl, jā, apņemties kaut ko darīt, vai, vai kas tas būtu. Iespējot, ka ir daudz. Tā ir tāda atbildības uzņemšanās un tāda vispārēja atbildības uzņemšanās, vispārēja, nu tā visaptveroša atbildības uzņemšanās, ne tikai fiziskajā pasaulē, bet arī tā tīri ar prātu un emocionāli. Ar šo kārtiņu te tieši arī tiek minēts. Es domāju, ka neiet runa tieši par attiecībām vai laulībām, bet šeit tiek minēts, ka nu, par attiecībām kā tādām, ne, ka attiecībām, visām attiecībām ir, nu, attiecībās mēs ejam cauri tādiem posmiem, ir iepazīšanās, un tad jā, iepazīšanās, viss sākas ar iepazīšanos, un tad vai nu mēs turpinām šīs attiecības vai nē, un cik regulāri tās ir, varbūt, ka mēs tā ik pa laikam satiekamies ar šo cilvēku, ar kur mēs esam uzsākuši šīs attiecības, varbūt, ka mēs regulāri un bieži satiekamies, un tas tāds process ir, un tās laulības, tas ir it kā tādas laulības, bet nevis romantiskajā ziņā, bet nu, tādā pārnestā nozīmē, bet tas var būt arī tīri tādā romantiskā ziņā šīs laulības, šī atbildības uzņemšanās par šīm laulībām. Gan, piemēram, man liekas, es zinu, ka es esmu minējis to iepriekš, ka mēs uzsākam kaut kādu projektu. Ja mēs uzsākam to, tad tas ir vismazliet, kā mēs tāda, jā, ka tās ir kā tādas laulības, ne? Nē, bet, nu, ka mēs turpinām to projektu, ka mēs uzsākam un ka mēs arī pabeidzam to projektu. Tas ir tāds process, un tā ir arī ar attiecībām, un tā ir arī ar attiecībām ar eņģeļiem un dažādām citām garīgajām būtnēm. Tā, turpināt to saikni, tās attiecības. Vēl, man ir tāda sajūta, ka šito visu dzirdi un klausies, tad zinās, par ko iet runa tavā situācijā, tavā dzīvē pašlaik. Lūk, jā, turpini attiecības, tā īsāk sakot, turpini attiecības un ļauj tām eit cauri tam procesam, tam augšanas procesam, ļauj tam tā dabīgi notikt. Ok, Ilga, tev nākošā kārtiņa. Rādās, ka uz tevi ļoti attiecas kārtiņa par mājas tīrīšanu. Viss, ko es jau teicu iepriekšējā video par to mājas tīrīšanu, es teiktu, tev dubultā šī uzmanība, šo uzmanību eņģeļi vēlas, lai tu pievērstu dubultā šai mājas tīrīšanai. Lai tiek teikts, lai ļautu, lai radītu vietu tam jaunajam. Un skaties, ko vajadzētu putekļus noslaucīt, ko izmest laukā, ko nomazgāt varbūt. Un kā jau es teicu iepriekš,
tīri fiziskajā ziņā, fiziskajā pasaulē, bet arī tīri garīgajā ziņā, emocionālajā ziņā. Domas, atmiņas, emocionālā bagāža, kas mums nāk līdzi no bērnības, un kas to zina arī iespējams no iepriekšējām dzīvēm. Iekļauj to visu tajā mājas tīrīšanā. Un svarīgi ir tev būt godīgai pret sevi šajā procesā, šajā tīrīšanas procesā. Lūk, Ingūna. Tagad kārtiņa tev. Un es gribu atgādināt visiem, kad pat ja es valku individuāli kārtiņas jums, visiem, kas skatās šo ierakstu, tur var būt kāda ziņa arī citu cilvēku kārtiņās. Tam ir kāds iemesls, kāpēc jūs skatāties šo ierakstu. Tad, jā, ja kaut kas rezonē ar jums, tad atkal vārdu pietrūkst. Tad ņemiet to vērā un atcerieties un piefiksējiet to, ja kaut kas rezonē ar jums. Nedomājiet tā, kad vēl tas tā kārtiņa un tā ziņa bija kādam citam cilvēkam un nevis man. Ok, Ingūna, tava kārtiņa. Detaļas. Un ar šo kārtiņu ir domāts pievērst uzmanību detaļām, sīkumiem, pievērst uzmanību kaut kam tādam varbūt, kas ar tādu pirmo skatienu, pirmo reizi, ka mēs tā paskatāmies, vai arī tā virspusē paskatāmies, varbūt, ka nenāk mēs to nepiefiksējam, neredzam, bet ieskatīties dziļāk, vai nu tā būtu tīri fiziski kāda vieta vai kaut kas, vai arī tas būtu garīgajā ziņā. Un kā tieši garīgajā ziņā man ir kaut kādas emocijas, kaut kas tāds uzplaiksnī, tad paskatīties dziļāk, pievērst uzmanību. Nezinu, varbūt, kad šīs emocijas uzrodas, vai varbūt kurā laikā, kurā brīdī, vai ko es domāju, un tad es domāju par kādu vai par kaut ko, un tās emocijas uzplaiksnī. Pievērst uzmanību. Šis ir laiks, lai, jā, tieši to, ko jūs teicat, lai pievērst uzmanību detaļām un sīkumiem, un tam, kas rakstīts ar maziem burtiņiem, ir, piemēram, grāmatās ir virsraksts un tituls grāmatas, tas ir tādiem lieliem burtiem, un tas teksts ir mazākiem burtiem, bet tad pašā sākuma lapā vismaz mums grāmatām šeit ir tā visas tiesības rezervētas, vai ja ir kaut kāda tāda sevis izpratnes, kā viņas sauc Latvijas, es pat nezinu, tās grāmatas, tad šeit pie mums iesaka teikt to, ka okay, tas tā nav nekāds, šis nav, šajā grāmatā dotie padomi nav medicīniski padomi, un ir kaut kādas problēmas, kaut kāda slimība vai kas, tad nepieciešams doties pie ārsta, bet neizmantot šo šajā grāmatā doto informāciju kā tādu galīgo risinājumu savai situācijai, bet tas parasti tiek uzrakstīts tādiem mazņiem burtņiem, tā salīdzinot ar visu pārējo to tekstu, un tieši to ar šo kārtiņu eņģeļi saka skatīties uz to, kas ar maziem burtiņiem, tā pāns tā nozīmē,
ne, ir rakstīts pievērst tam uzmanību, jo tas ir tas tagad tavā situācijā, kas tev palīdzēs viņu izprast labāk un darīt kaut ko lietas labā tā, lai uzlabotu. Pat ja tas nav nekāda problēma situācija, vienkārši vēl, kā es vienmēr saku, man liekas, ka mēs vienmēr tā augam garīgi. Un nevienmēr bieži notiek tas caur tādām sāpēm un kaut ko tādu traģisku, bet kādreiz un kādās situācijās tas notiek tad diezgan mierīgi. Lūk, Gunita. 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 Tagad tev kārtiņa. Ok. Gunita. Eņģeļi saka, ka tev arī svarīgi šajā laikā ir pievērst uzmanību mājas tīrīšanai. Tieši tāpat kārtiņa, kas izvilkās Ilgnai un kas izvilkās pašā sākumā. Mājas tīrīšana. Man patīk vienmēr, kā tas sanāk kaut kā, kad ir viena un tāpat kārtiņa izvilks vairākiem cilvēkiem un tā. Bet jā, ar šo kārtiņu, kā jau teicu iepriekš, neatkārtošos sīkumos, bet mājas tīrīšana, pievērs uzmanību tam, kam noslaucīt putekļus, no kā atbrīvoties un rada vietu kaut kam jaunam. Un šī kārtiņa norāda arī to, ka ir kaut kas jauns, kas ir gatavs ienākt tavā dzīvē, jūsu dzīvē. Šī kārtiņa izvēlkās. Un tātad nepieciešams ir, tā tīrīšana ir nepieciešama, jo tas jaunais grib nākt iekšā, kaut kas tāds labāks. Everita, tev kārtiņa. Talismans. Talismans ir tava kārtiņa. Tas man vēl tad sajūt, ka vēl kādu. Ok, man nepieciešams vēl kādam šeit ir kārtiņa izvilkt. Un pirms es jep, tā jau man nāca. Ok, tad tā, Everita. Talismans, atgriežamies pie kārtiņās, talismans. Ar šo kārtiņu eņģeļi saka, ka jebkura mācība dzīvē, kad tā ir apgūta caur dažādām tam situācijām un kāpumiem un kritumiem, ka tā ir apgūta šī mācība. Un šeit man nāk prātā tas, kad kādreiz ir, kad līdzīga situācija notiek atkal un atkal un atkal, un liekas, ka tas tāds nebeidzamais aplis, kad visu laiku notiek viens un tas pats, bet tā zīme tam, kad tā mācība ir iegūt, jo parasti jau tas notiek tad, ja mums kaut kas ir jāmācās, un ka mēs varam kaut ko mācīties no tās situācijas, un ja mēs neesam apguvuši, tad tā situācija atgriežas, un kā mēs varam zināt, ka viņa ir apgūta, ir tas, kad mēs saredzam to mācību tajā situācijā, kas ir, un ka mēs sajūtam to, ne tikai saredzam ar prātu, bet ka mēs to sajūtam.
un ar šo kārtiņu, jā, un tas talismans, ar to vārdu talismans šeit ir domāts, ka tas ir tā mācība, kas ir apgūta, iegūta, ir kā talismans. Un ar šo kārtiņu eņģeļi iesaka pievērst uzmanību tam šim dažādiem varbūt tiem apļiem vai aplim, kas tavā dzīvē ir. Un kas tad ir tas vienojošais, vai kas vienmēr notiek, vai kas ir savādāk. Katru reizi, kad kaut kas varbūt tāds notiek, kas līdzīgi ir, kas tad ir tas, kas vienmēr ir, un kas tad ir tas, kas varbūt katrā situācijā ir katrā tajā situācijā ir savādāks, un tad saredzēt un saskatīt un meklēt to sakritību, vai to iemeslu, vai to, kas tad ir tas vienojošais, un ko varētu mainīt, un ko vajadzētu mainīt. Un ar šo kārtiņu eņģeļi arī saka to, ka tu esi gatava tam, ka tev ir viss nepieciešamais, lai tu saredzētu tās sakritības un visus tos kāpēc. Lūk, Ivetai tagad kārtiņa. Te bija dzimšanas diena pirms vairāk kā nedēļas jau pagājušajā mēnesī. Lūk, neesmu 100% pārliecināta, vai tu skaties šo ierakstu, bet man tāda sajūta bija, ka jāizvelk kārtiņa. Tad nu tā. Dzimnītē, lūk, viņi pat izkrita šī kārtiņa. Šo kārtiņu eņģeļi saka, izdziedini, auč. Ok, tādu mīļu kārtiņu man liekas. Ar šo kārtiņu tad tā ziņa ir tāda. Piedošana ir labākais dvēseles dziedinātājs. Šis ir tāds labs laiks tam, lai parūpētos par sevi, lai dotu sev tādu, atpūtu, tādu, sevi palutinātu, un to darītu, visādos veidos. Atkal ir fiziskā un arī garīgajā ziņā, bet ir arī tā, ka ja mēs ļaujam sev atpūsties tīri tā fiziski, tad arī tas garīgajā ziņā mēs atpūšamies. Un tas viss tā savā starpā ir saistīts, un tad ar šo kārtiņu eņģeļi iesaka tev palutināt sevi un atpūsties un šeit ir arī līdzīgi kā tajā mājas tīrīšanas kārtiņas ziņā. Ar šo kārtiņu ir ieteikts atbrīvoties no tā vecā, bet šajā gadījumā tieši no tā, kas dod tādu, kas ir kā tādas rētas no pagātnes, kaut kas tāds piedzīvots pagātnē, kas ir sāpīgs bijis, varbūt kādas attiecības, kuras ir pārtrūkušas, bet kuras gribētos, lai nebūtu pārtrūkušas, un tā, ka tas ir tas dziedinošais aspekts šajā sakarā. Lūk, un līgai kārtiņa. Un tad arī kārtiņas būs galā. Šis video izskatās, ka būs garāks nekā pirmais video.
Līga, tava kārtiņa arī izkrita. Lido! Jē! Tāda esam viegla kārtiņa. Tāda lidojoša kārtiņa. Lūk, lidošana. Tev ir viss, lai saredzētu situāciju un situācijas no tāda augstāka skatu punkta, no tā, kā tu skatītos no augšas, kā tu nebūtu iesaistīta savās situācijas, vai arī citu cilvēku situācijās, kurām varbūt ir kaut kas tāds nozīmīgs priekš tevis. Un kādreiz, lai saredzētu to situāciju tā no augšas, ir svarīgi sev atgādināt to un pavaicāt arī sev, vēl, ja es redzētu šo situāciju tā no augšas un tā no malas, kā es uz to skatītos un ko es redzu, ja es skatos tagad uz to situāciju, kas tad tas, ko es redzu. Un ar šo kārtiņu eņģeļi arī saka, ka tu esi tādā situācijā tagad, ka tu vari lidot, ka šī kārtiņa ir kā tāda zīme tam, ka gaidīšanas periods ir pagājis un ka tu tagad esi brīva un vari lidot un spēj lidot, kas arī, kā jau teicu sākumā, kas arī tad dod to iespēju tev saredzēt situāciju un situācijas un notiekošo no tā kā augst, kā no augšas. Lūk. Tas tad arī šodien viss. Tiksimies atkal. Es plānoju, ka tā būs šī nedēļas nogala priekš nākošās nedēļas, jeb nākošās nedēļas sākums. Kas krost. Tas izdodas. Jā, tiksimies tad. Un tā bija šeit Regīna. Un šis bija kārtējais sarunas ar eņģeļiem ieraksts. Lai jums jauks novembris visiem. Jauka otrdiena. Un trešdiena, laikam, varbūt jau Latvijā. Un tiksimies atkal nākošajā reizē. Atā!